droši vien ir tādi bērni, kuriem padodas te jau viss, un bieži vien viņiem skolotāji varbūt saka, ka būs vērtīgāk studēt tos STEM priekšmetus, jo tie ir perspektīvāki. Kā jūs teiktu, vai ir garantija, ka tas atmaksāsies? Jo droši vien tas ir tas, kas jauniešus interesē, ka viņi grib nodrošinātu nākotni, varbūt ne to sarežģītāko, kā ir ar šiem, tā teikt, sarežģītajiem mācību priekšmetiem un tomēr priekšrokas došana tiem. Es domāju, atmaksāsies noteikti, ja, jo samaksā par darbu, ja, un samaksā par to darbu, kuru tu esi gatavs izdarīt. Pavisam strateģiski, bet ļoti konkrēti. Mums visu laiku uz universitāti nāk uzņēmumi, sameklē jau pirmajā kursā studentus, ķer viņus uz prakses vietām, jo tos, kuri uzdrošinās sistemātiski domāt, vajag visās dzīves jomās. Ir sevišķi laikā, kad mēs nevaram paredzēt, kāda jau pēc 5 gadiem mēs nevaram paredzēt, kas būs tā konkrētā profesija, kas būs tās tehnoloģijas, ar kurām man būs jātiek galā. Tādēļ spēja sistemātiski tikt galā ar sarežģītu informācijas piesātinātu izaicinājumu, tie ir tie pamati, ko dod eksaktā izglītība. Un arī kolēģi, kuri izcili atraduši savu aicinājumu sociālajās zinātnēs, humanitārajās zinātnēs, es vēl nevienam neesmu dzirdējis, vai cik žēl, ka man bija tik daudz matemātikas vai fizikas, labāk es būšu pievērsies literatūrai vai filmu radīšanai. Vienmēr ir tā bāze un organizētās domāšanas iemaņas, kas parāda varbūt to pasaules skaistumu, kuru uzreiz un bez šāda treniņa ieraudzīt ir grūti. Bet nākotnē rādās ļoti spožā eksakto zinātņu studentiem.